Bonohaus projektē un būvē ilgtspējīgas pilnkoka CLT paneļu ēkas. CLT tehnoloģijas galvenais materiāls ir koks, kas nodrošina dabisku materiālu klātbūtni, veselīgu vidi un ilgtspējīgu materiālu pielietojumu dzīves telpās. SIA Bono uzņēmuma grupa ir kokrūpniecības nozares uzņēmumi, kas nodarbojas ar pilna cikla meža apsaimniekošanu, sākot no meža iegādes, stādīšanas, zāģēšanas, apaļkoka, dēļa, šķeldas tirdzniecības. Un jaunākais biznesa virziens, ar ko nodarbojamies, ir koka māju celtniecība un būvniecība. Tā kā koks plūst mūsu asinīs, tad uzskatām, ka maksimāla koksnes izmantošana būvniecībā patiesi demonstrē arī ilgtspēju un klimatneitralitāti. Tādēļ arī mūsu fokus tieši māju būvniecībā ir uz koksnes izmantošanu ikdienā, jo tas ir Latvijā audzis, Latvijā ražots koku materiāls, kas rada gan darba vietas šeit pat mūsu uz vietas, gan arī nes pienesumu mūsu kā valsts budžetā. Ēkas tiek projektētas 3D vidē, kas nodrošina augsta līmeņa detalizāciju un spēju rūpnieciski ražot būves elementus, sienu un pārsegumu paneļus, no kuriem būvlaukumā viegli, ātri un precīzi salikt gatavu ēku. Projektēšanas procesā liels uzsvars tiek likts uz energoefektivitāti un dzīves kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, pārdomāti plānojumi, gaisa kvalitāte un apgaismojums. CLT ēka nodrošina drošu, siltu, ekoloģisku un mājīgu vidi dzīvošanai. Koks tad ir ļoti strukturāli patīkams gan arhitektiem, būvniekiem kā būvmateriāls un sanāk ļoti skaists rezultāts gan mājās, gan publiskās celtnēs. Bonohaus mājas ir radīts ikvienam, kuram rūp daba, vide, ap pašu cilvēku. Ja tevi interesē tas, lai tev būtu elektroauto un tu gribi būt ilgtspējīgs, radīt mazāku kaitējumu dabai, tad arī Bonohaus ir tieši tāda pati doma, kā ar mazāku iejaukšanos vidē, izmantojot dabiskus materiālus, panākt skaistu rezultātu, lai tā vide būtu patīkama arī pašam cilvēkam, telpās svaigs gaiss, daudz gaismas un patīkams klimats. Bonohaus mājās unikāls ir tas, ka visa būvkonstrukcija ir masīva koks. Tātad to var saukt par īstu koka māju. Tas ir ļoti labi no energoefektivitātes viedokļa, jo šāds ēkas ir ļoti blīvas, kā arī vizuāli patīkami ir tas, ka iekštelpās paliek eksponēts koks. Un tā kā koks paliek kā dzīves materiāls, tad tas turpina elpot, regulēt mitrumu telpās un rada tādu ļoti veselīgu vidi iedzīvotājiem. Tuvāko 10 gadu laikā mēs ceram uzbūvēt ļoti daudzas privātmājas Latvijā priekš mūsu iedzīvotājiem, kā arī biroju ēkas, skolas, slimnīcas, bērnu dārzus, kā arī nelielas brīvdienu mājas. Visus aicinām ciemos apskatīt mūsu projektu dzīvē un novērtēt to, kā CLT māja kalpos ikdienā un kā tas viss kopā izskatīsies. Bonohaus – māja, kas kalpo cilvēka vajadzībām un ikdienas ritmam.